Godātie kolēģi, mēs pie šī jautājuma atgriežamies 9., 10., 11. saimā, un šī tendence prasīt nepamatot svešvalodas zināšanas un arī to rakstīt darba līgumā parādījās pirms gadiem 7, 6, 5, un tagad tā ir izvērsusies jau kā sludinājumu. Mēs daudzkārt esam arī šeit citējuši tos sludinājumus, bet liela daļa deputātu tomēr īsti līdz šim nebija sapratuši, ka tā tiešām ir diskriminācija. Tā ir diskriminācija vistiešākā veidā, un tas, ko piedāvā tieslietu ministrs, man liekas, ir pilnīgi loģisks priekšlikums, ka darba līgumā nepamatot prasība zināt svešvalodu nevar būt. Pamatota prasība var būt, nepamatot nevar būt. Bet es nedaudz Saskaņas centra deputātiem gribētu uzzīmēt vienu ainu, varbūt tad viņi labāk sapratīs, kad es pastāstīšu kādu viņiem varbūt tuvāk redzamu piemēru. Pieņemsim, ka jūs esat tālajos austrumos, Krievijā, Krievzemē, kur ir apdzīvotas vietas, kur jau vairāk nekā 50% šodien ir ķīnieši. Tas ir oficiāli atzīts, un par to neviens nestrīdās. Un jums šajā tālu austrumu apdzīvotajā vietā tagad, tāpēc, ka darba devējs ir sliņķis un viņš negrib iemācīties Krievijā valsts valodu, krievu valodu, bet runāt tajā valodā, no kuras valsts viņš ir iebraucis, jums darba līgumā prasa ķīniešu valodas zināšanas. Protams, ka jūs būsiet diskriminēti un jūs protestēsiet. Un likumdevējs tādu lietu nepieļaus. Tad jautājums, kāpēc mēs Latvijā pieļaujam nepamatot svešvalodas prasīšanu? Paldies! Godātie kolēģi, man šeit klausoties šīs debates, arvien vairāk pārņem tāda ļoti nepatīkama sajūta, jo es konstatēju, ka man ir ļoti liela problēma, un tādēļ vēlos ar jums padalīties, varbūt, ka esmu vai neesmu viena šajā situācijā. Proti, mēs šeit dzirdam ļoti daudz labu politisku argumentu par valsts valodas nostiprināšanu, par mūsu latvietības, mūsu etniskās izcelsmes svarīgumu, par to, ka ir par paudžu problēmu arī attiecībā uz svešvalodām. Es tam visam piekrītu, bet mēs šeit runājam par darba likumu. Un es nespēju sadalīties divās personās, politiķis un jurists, un es ceru, ka es to nekad nespēšu. Un tādēļ šobrīd, domājot par to, ka mēs lemjam par grozījumiem, obligātajām prasībām, līguma noteikumiem darba līgumā, es neredzu, kā juridiski ir iespējams šo visādi citādi ļoti labo domu un vēlmi tik tiešām īstenot un realizēt. Es tiešām, ja otrajā lasījumā šo tiesību normu tik tiešām atbalstat, tad es lūgtu atbildīgo komisiju arī pārliecināties par to pirms 3. lasījuma, ka juridiski tik tiešām tie cilvēki būs aizsargāti, ka viņi nevis vienkārši varēs neparakstīt darba līgumu un tādējādi pievienoties bezdarbnieku rindām, bet viņiem tiešām būs iespēja panākt tad jūsu šo apsolīto labo darba vietu bez svešvalodu zināšanām, un viņi tik tiešām šajā darba kolektīvā būs aizsargāti, saņems konkurētspējīgu atalgojumu, viņu visas darba ņēmēja tiesības tiks ievērotas, un mēs kā Saeimas deputāti tik tiešām varēsim ar gandarījumu pateikt, ka mēs esam iestājušies darba ņēmēja aizsardzības pusē. Es šobrīd to neredzu. Šis priekšlikums to nenodrošina. Šis priekšlikums ir izskārtne. Un šis priekšlikums darba likumā situāciju nerisina, un es nevaru to atbalstīt, varat to publicēt godātie priekšlikumu iesniedzēji, un varat mani kaunināt, es nevaru atbalstīt neprofesionālus priekšlikumus. Paldies! Es aicināšu tā uzmanīgi vēlreiz izlasiet, ko sāka šis konkrēts priekšlikums. Ja? Tātad darba līguma neietver pienākumu darbiniekam pārvaldīt konkrētu svešvalodu, ja tā nav nepieciešama. Es uzsveršu vārdu nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Ja?
Ir, ka pats par sevi tāds formulējums ir diezgan tāds divains, ja, nu, kuram cilvēkam varētu ienākt prātā pieprasot kaut ko tādu, kas nav nepieciešams. Ja. Nu, acīm redzot, tā domstarpības ir par to, vai kaut kas ir, kāda svešvaloda ir nepieciešama vai nē. Ja. Nu, skaidrs, ka mēs te runājam par svešvalodam, bet arī liela daļa no klātesošajiem domā par vienu ļoti konkrētu svešvalodu. Ja. Tad no kā darba devējs varētu pieprasīt šīs konkrētas svešvalodas zināšanas. Ja. Tā skaidrs, ka tas varētu būt nepieciešams tikai tad, ja to vēlas kāds klients. Ja, mēs runājam par kādu restorānu, piemēram, vai veikalu, tad skaidrs, ka šajā valodā dzīvo diezgan daudz cilvēku, kuriem šī konkrēta svešvaloda ir dzimta. Līdz ar to ir diezgan liela varbūtība, ka kādu dienu, jebkura stunda, šis konkrēts nacionalitātes cilvēks ienāks veikala vai restorāna un gribēs runāt savā dzimtajā valodā. Ja? Tad līdz ar to no tā izriet šis jautājums, vai oficiantai vai pārdevējiem ir nepieciešams zināt klienta valodu. Ja? Un acīm redzot, tā ir tā mūsu problēmas būtība, ja? Jo ievērojama sabiedrības daļa un tie deputāti, kurus ievēl šī sabiedrības daļa, uzskata, ka šiem cilvēkiem vispār nevajadzētu runāt savā dzimtajā valodā un ka viņiem vajadzētu runāt tikai valsts valodā. Ja. Un arī te, kolēģi, ja šīs problēmas tomēr būtība ir tāda, ka viena sabiedrības daļa vēlas runāt savā dzimtajā valodā, bet otra sabiedrības daļa nevēlas, lai tā otra daļa to darītu. Ja. Es jūs tikai aicinātu padomāt par to, ka tas ir ceļš uz nekurien. Ja. Tas ir strupceļš. Tā, ka divas sabiedrības daļas šādi cīņas savā starpā. Ja? Tomēr kaut kādā veidā mums to jāsaprot un jārod kāds kompromiss. Tad, līdz ar to es šo priekšlikumu tomēr interpretēšu kā vēl vienu soli šajā tomēr starptautiskās spriedzes tomēr dedzināšana. Ja? Es aicinu to neatbalstīt. Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam otrais. Godātie kolēģi, tikko bija referendums 18. februārī Zatlē Reformu partija. Vienoti balsojām 820 000 pret krievu valodu kā otru valsts valodu. Tagad jūs esat šo 280 000 pusē. Jūs teiksiet, bizness ir privātā sektora jautājums. Es teikšu, kam tad ir tāda institūcija kā Valsts darba inspekcija? Valsts darba inspekcija nepārbauda tikai valsts sektorā strādājošos. Pamatā Valsts darba inspekcijas uzdevumi saistīti tieši ar darba likuma pārkāpumiem privātajā sektorā. Jūs apzināti jaucat pakalpojumu sektoru, Dombrovskungs, ar tām nozarēm, par kurām runājam mēs, kur nav vajadzīga pakalpojumu sniegšana. Mēs nerunājam par pakalpojumu sektoru. Mēs runājam par daudz plašāku profesiju loku. Es piekrītu, jo augstāka kvalifikācija nepieciešama, jo augstāks ir prasības. Bet jūs šobrīd aizstāvat Zatlē Reformu partiju, balsojot pret šo priekšlikumu. Jūs aizstāvat nepamatot svešvalodas prasības visiem, pilnīgi visiem. Jūs aizstāvat slinku darba devēju, kurš nevar mūsu valstī, nevis šajā valstī, mūsu valstī, iemācīties mūsu valsts valodu, kuru atbalsta 820 000 vēlētāju 18. februāra referendumā. Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi! Neatkarīgo deputātu grupai būs brīvais balsojums, jo mums tiešām viedokļi dalās. Es savukārt pamatošu savu balsojumu. Es tiešām balsošu pret, jo es uzskatu, ka darba likumā ļoti retos gadījumos vispār mēs liekam iekšā kvalifikācijas prasības un mums īsti nav izstrādāti instrumenti, kā to izsakot līdzi. Otrā lieta, mēs visu laiku runājam par to, ka mēs diskriminēsim tos darba ņēmējus, kas nezina krievu valodu,
Bet runa jau ir arī par konkurenci. Mums ir par konkurētspēju. Mēs savā ziņā šādā veidā diskriminējam tos, kas zina vairāk valodu. Vai kāpēc jūs nepaskatāties no tā viedokļa? Un es ļoti ceru, ka darba devējam parlamentu mēs saglabāsim iespēju tomēr izvēlēties darbiniekus. Es gribu vēl vienu piebildi par to, ka latviešu valodu mēs saglabāsim sirdī un galvā, un par to jācīnās. Par to mums ir jācīnās katram pašam ar savu pārliecību, ar likumu vien un uzrakstītu burtu. Mēs viņu neaizstāvēsim. Tad, ja mēs paši no sirds neticēsim un nedarīsim un nerunāsim un neintegrēsim un Paldies!